Sveicināti, mani sauc Raitis, un mēs parunāsim par iespējām pelnīt naudu internetā. Tā nevelti esmu atvēris Google LV un meklēt Latvijas lapās rakstu, kā nopelnīt internetā. Spiežam poisk, meklēt, un mēs redzam, ka diezgan daudz piedāvājumu no Latvijas lapām, kā tad nopelnīt naudu internetā. Uzreiz pateikšu, ka lielākā daļa ir tā saucamās, lielākā daļa piedāvājumu ir tā saucamās pay-per-click, tas ir klikšķinot, apskatot reklāmu, jums maksā naudu. Tātad ir viens tāds interesants, interesants saits latviešu valodā, Latbuks.lv sauc, un skatāmies, kas tad šeit ir, ko viņi piedāvā. Par parastā lietotāju vienu apskatītu reklāmu mēs maksāja laikam kļūda, maksājam 0,05 santīmus, pussantīmus, un premium lietotājs 1 santīms. Nu, es nezinu, cik tad man daudz to reklāmu būs jāapskatās, lai nopelnītu diezgan daudz naudas. Protams, viņi te piedāvā kaut kādus referāļus iegādāties par 30, 60 latiem un tā tālāk, bet nezinu, cik tas ir aktuāli. Bet, ja mēs apskatāmies reģistrēto lietotāju skaits, tad, 7301 reģistrēts lietotājs, iespējams arī pelna naudeņu internetā. Iespējams. Tātad draugiem LV apskatīsim arī mega mūsu portāls Latvijas, un kādā veidā tad gūst peļņu šis te portāls. Ieejam, teiksim, portālā, savā kontā, un apskatāmies tā mūsu draudziņu, un dikti daudz visādu piedāvājumu. Pats jaunākais, teiksim, izaudzē sniegpulkstenītes, un sniegpulkstenītes, diemžēl, nav par brīvu, bet par viņām ir jāmaksā 50 santīmi. Varam SMS aizsūtīt, bet varam arī ar kredītkarti norēķināties, un, kas ir svarīgi, mūsu gadījumā, par to stāstīšu arī nedaudz vēlāk, atsevišķā video kursā ir šīta PayPal podziņa. Par to mēs runāsim ļoti daudz, un tas būs ļoti, ļoti svarīgi. Nevis tikai kā iespēja nopelnīt naudu internetā, bet runāsim par citām PayPal priekšrocībām. Tātad varam izējam no draugiem LV un apskatāmies statistiku. Tad kopā reģistrējušies 2,5 miljoni cilvēku, un teiksim tā, vidēji paskaitam, ja 10 000 cilvēku dienā aizsūta SMS, pasūta sev kaut kādus puķītis vai papildina albumu, fotografiju albumu, tad, sanāk vidē apmēram 5000 latu peļņa dienā. Portālam draugiem LV visu cieņu, protams, par tādu izgudrojumu, jo mēs redzam, ka, peļņas avots diezgan liels. Es domāju, 5000 tas vēl nav viss. Domāju, ka summa krietni lielāka. Bet, tādā veidā pelna draugiem LV. Ja paņem par piemēru arī tādu megaportālu pasaules slaveno Facebook.com, tad, jāsaka, ka Facebook.com īpašnieks jau krietni laika atpakaļ palicis par miljardieri. Lūk tā. Par ko es jums stāstīšu nākamajos kursos? Protams, šie te visi piedāvājumi gan Latvijā, gan arī daudz kur pasaulē, pelnīt naudu skatoties reklāmas, klikšķināt uz reklāmām, sēdēt nezinu cik stundas, lai nopelnītu tur latu vai divus. Es nedomāju, ka tas ir tik aktuāli. Tas ir aktuāli tiem, kas piedāvā droši vien šo te pakalpojumu, bet, sēdēt vairākas stundas un klikšķināt reklāmas, es domāju, ka tas nav tik aktuāli. Par ko tad es jums stāstīšu? Lūk, par šo te tā bildi ir nokopēta no
interneta saita, ko esmu atradis priekš sevis, kuras esmu uzsācis savu darbību, vai arī piedzīvojumu, vai kā to nosaukt, nezinu. Bet, nu, princips tāds, teiksim, tas esmu es, un man ir jāuzaicina 5 cilvēki. 5 cilvēki, es iemaksāju $10, 5 cilvēki dara to pašu mani uzaicinātie, maksā $10, un par katru, lūk, pirmais līmenis, par katru cilvēku es saņemu $1, tas ir $5. Un tā tālāk un tā joprojām es savā tekstā nevelti pieminēju Herbalife firmu, viņi strādā līdzīgi, reālajā dzīvē tur, teiksim, es tur pārdodu Herbalife produkciju, vēlāk tad uzaicinu cilvēkus, viņi arī kaut ko pārdot, es no viņam gūstu kaut kādus procentus komisijā, tas ir pelna uz viņu rēķina. Savukārt šis uzaicina arī šos, un tad šie arī katrs, teiksim, šim te arī 5 jāuzaicina, un tā veidojas šī te tabula. Un katrs, protams, jaunuzaicinātājs, viņš redz savu atsevišķu tabulu, ka viņš veido savu matricu, nevis tabulu, bet gan matrica jāsauc viņu tā. Un, teiksim, tas ir darbs komandā, nevis šie te visi uzaicinātie būs tikai manā matricā, bet, teiksim, šim te aiz manis veidojas uzreiz sava matrica no maniem uzaicinātiem un no tiem, nu, es domāju, jūs sapratīsiet, jā, kad, nu, nav tā, ka katram ir sava atsevišķa matrica. Es nezinu, kā jums tagad to precīzāk pasniegt, jo es to īstenībā daru pirmo reizi, taisu šāda veida video kursus, un labi par to īstenībā vairāk otrajā video kursā pastāstīšu. Bet, nu, redzams šo tabulu, kad, nu, aizpildot 6. pakāpi vai nu, es nezinu, līniju, kā to nosaukt, tad iespēja nopelnīt ir krietni vien lielāka nekā, teiksim, pirmajā. Un konkrēti virs 35 000 eiro. Bet par to arī nedaudz vēlāk. Labi, un ar šo te beigšu. Pirmais video kurs galā, tiekamies 2. kursā. Paldies!